Vai jūsu uzņēmumam ir atbilstošās programmatūras lietošanas licences? Šis ir Kārlis. Viņš ir augoša uzņēmuma Express Courier Company izpilddirektors. Viņš daudz laika pavada domājot par saviem klientiem, taču gandrīz nemaz nedomā par IT, kad viņa jaunais pārdevējs nolēma izveidot modernu prezentāciju potenciālam klientam. Kārlim datorā nebija uzstādītas nepieciešamās programmas, turklāt viņam nebija uzņēmuma programmatūras lietošanas politikas, kur ieskatīties. Tāpēc pārdevējs lejuplādēja programmatūru no kādas populāras failu koplietošanas vietnes. Taču pirātiskas programmatūras iegūšana ir ne tikai prettiesiska, bet šajā gadījumā sistēmā iekļuva ļaunprātīgas programmatūras, tārpi, vīrusi, notika pikšķerēšanas mēģinājumi un sistēmas kļūdas, tādējādi radot lielus bojājumus. Uzņēmums zaudēja visus klientu datus, un tā darbība uz vairākām dienām bija paralizēta, līdz datori tika salaboti. Attiecīgā ceturkšņa uzņēmējdarbības rādītāji pasliktinājās, klienti bija neapmierināti, un Kārlis bija ļoti norūpējies gan par uzņēmējdarbības rezultātiem, gan par juridiskajiem riskiem. Kā Kārlis turpmāk var izvairīties no šādiem scenārijiem, tas ir iespējams nopietni risinot IT jautājumus, sākot ar programmatūras, kas uzstādītas uz uzņēmuma datoriem un serveriem, pārbaudi. Tas ir ātri un vienkārši ar bezmaksas Microsoft novērtēšanas un plānošanas aprīkojumu vai citiem rīkiem. Rezultātā saņemsit uzstādītās programmatūras detalizētu, pilnībā konfidenciālu inventāru kopsavilkumu. Pēc tam viņš salīdzina pārbaudes rezultātus ar licencēšanas pierādījumiem, un tik tiešām izrādās, ka par dažām uzstādītajām programmām viņš nekad nav maksājis, un tās rada vairāk drošības un juridiskos draudus, nekā viņš agrāk to bija iedomājies. Tagad Kārlim ir izvēles iespēja. Viņš var noņemt visas nelicencētās programmatūras, taču tas ietekmēs viņa darbinieku produktivitāti. Tāpēc viņš nolēma iegādāties iztrūkstošās licences visām darbinieku lietotajām svarīgajām programmatūrām. Windows operētāja sistēmai viņš nodrošināja Get Genuine Windows līgumu vai GGWA. Un līdz ar to legalizēja operētāju sistēmu par ļoti pievilcīgu cenu, ko tam piedāvāja Microsoft partneris. Cik vienkārši! Viņš var apsvērt arī Microsoft Volume License līgumu iegādi un ietvert tajā visu Microsoft programmatūru, ko lieto viņa uzņēmumā. Tagad Kārlim programmatūras atbilstība ir prioritāte, tāpēc, lai novērstu nelegālu kopēšanu un lejuplādi arī turpmāk, viņš uzņēmumā noteica vienkāršu programmu nodrošinājumu politiku un iegādājās piemērotāko licencēšanas iespēju no sava Microsoft produktu tālāk pārdevēja. Rezultātā viņš iegūst atbilstību, uzticamību un apmierinātību un atkal var koncentrēties uz uzņēmējdarbības izaugsmi. Kārlis ir priecīgs. Veicot pašnovērtējumu, viņš varēja aizsargāt programmatūru un datus, garantēt atbilstību un vēl vairāk uzlabot pārdošanas rādītājus. Tas ir drošs risinājums. Vai jums nepieciešama palīdzība ar kādu no soļiem? Nosakiet riska līmeni, veicot pašnovērtējumu jau tagad, vai sazinieties ar Microsoft partneri, lai pārrunātu Software Asset Management iespējas.